Lai gan iedzīvotāju skaits Daugavpilī no kādreizējiem vairāk nekā 100 000 cilvēku patlaban samazinājies līdz 78 000, tā aizvien ir Latvijas otra lielākā pilsēta aiz Rīgas. Tomēr ekonomikas un vispārējās attīstības rādītājos Daugavpils jau ilgi ieņēmusi vienu no pēdējām vietām starp valsts pilsētām. Kas varētu būt cēloņi šai situācijai, ko pilsēta plāno un ko tai vajadzētu darīt, lai atpalicību mazinātu un varbūt pat izrautos savam izmēram atbilstošās pozīcijās Latvijas valsts pilsētu konkurencē. Iekšzemes koproduktā uz vienu iedzīvotāju pēc 2021. gada datiem Daugavpils ieņem tikai 8. vietu Latvijas valsts pilsētu vidū, apsteidzot uz turismu orientētās Jūrmalu un Ogri. Togad viena Daugavpils iedzīvotāja radītais IKP faktiskajās cenās bija nepilni 11 000 eiro, kas ir būtiski mazāk nekā Rēzeknē – 13 500. Vidējā mēneša alga Daugavpilī 2022. gadā bija viszemākā starp valsts pilsētām – 740 eiro, šajā ziņā no priekšpēdējā vietā esošās Rēzeknes atpaliekot relatīvi nedaudz. Arī iedzīvotāju ienākumu nodokļu nomaksas ziņā uz vienu iedzīvotāju Daugavpils ieņēma pēdējo vietu no valsts pilsētām. Savukārt uzņēmumu saražotās produkcijas vērtībā uz vienu iedzīvotāju spēja apsteigt tikai Jūrmalu un Ogri. Tieši tāpat arī uzņēmumos nodarbināto iedzīvotāju īpatsvaru ziņā. Pavisam skumīga situācija ir Daugavpilī ar piesaistīto ārvalstu tiešo investīciju jomā, kuru kopsumma iepriekšējos 5 gados bijusi tikai 0,39 miljonu eiro uz 1000 iedzīvotājiem. Trešais sliktākais rādītājs starp Latvijas valsts pilsētām, pārspējot vien Ogri un Jēkabpili. Bezdarba ziņā Daugavpils ir priekšpēdējā vietā starp valsts pilsētām, šajā rādītājā gan apsteidzot Rēzekni. Uz kopējā pesimistiskā fona kontrastē kāds rādītājs, kurā Daugavpils izceļas ļoti pozitīvi, proti piesaistītā Eiropas Savienības fondu finansējuma ziņā uz vienu iedzīvotāju pilsēta pērn ieņēmusi pat 1. vietu Latvijā. Atliek cerēt, ka šie ieguldījumi sekmēs arī pilsētas ekonomisko attīstību. Tomēr, kāpēc Latvijas otras lielākās pilsētas ekonomika ir tik nekonkurētspējīga, pat valsts mērogā, par Baltiju nerunājot? Galvenais skaidrojums, ko šai situācijai pielaiko gan Daugavpils dome, gan pilsētas ekonomikas eksperte, ir pilsētas atrašanās vieta. Daugavpils attīstības vide ir atkarīga no ekonomiskās situācijas un izaugsmes tempiem Latgales plānošanas reģionā kopumā. Latvijā reģionālās atšķirības ir vienas no augstākajām ES valstu starpā. Sarūkot iedzīvotāju skaitam Latvijā un Latgales reģionā, iedzīvotāju skaits sarūk arī Daugavpils valsts pilsētā, bilancē raksta pilsētas domes pārstāvji. Savukārt Daugavpils Universitātes ekonomikas profesore Ludmila Aleksējeva norāda uz 2 galvenajiem no Daugavpils ģeogrāfiskās atrašanās vietas izrietošiem ekonomikas attīstības kavēkļiem. Konkurētspēju būtiski kavē sasniedzamības faktors, kas ietekmē arī biznesa eksporta spēju. Pat ja uzņēmums ir potenciāli eksporta spējīgs, strādājot Daugavpilī veidojas papildu riski un izmaksas, jo ceļš līdz tuvākajai ostai un lidostai parasti nozīmē veselu papildus dienu loģistikai, skaidro Ludmila Aleksējeva. Otrkārt, Latgales pierobežas reģions esot ļoti nepievilcīgs un pārāk riskants lielām investīcijām. Gan sasniedzamība, gan nepievilcība investīcijām ietekmē ne tikai uzņēmumu konkurētspēju, bet arī būtiski ierobežo uzņēmumu un nozaru attīstību ar augstu pievienoto vērtību, uzskata profesore. Gan ekspertas, gan domes skaidrojumi ir loģiski, tiem varētu piekrist. Taču ir viens liels bet. Šis bet ir Rēzekne. Kā norādīts iepriekš, Rēzekne, lai gan, protams, nav nekāda ekonomiskās izaugsmes etalons, tomēr kaut kādā veidā ir spējusi sasniegt ievērojami augstākus relatīvos skaitļus gan IKP, gan rūpnieciskās produkcijas apjomu, gan ārvalstu investīciju un citos rādītājos. Īpaši interesants ir minētais ārvalstu investīciju stāsts. Rēzekne, tāpat kā Daugavpils, atrodas riskantajā pierobežas reģionā, taču pēdējos 5 gados tā ir spējis piesaistīt daudz vairāk ārvalstu tiešo investīciju. Turklāt ne tikai relatīvos, bet pat absolūtos skaitļos – 112 miljoni pret 35 miljoniem. Tas liek secināt, ka ar atrašanās vietu vien Daugavpils neveiksmes tomēr nevar izskaidrot.
Savā ekonomikas stratēģijā Daugavpils neizvirza kādas konkrētas pilsētai īpaši vēlamas un piemērotas prioritātes, pie kurām strādāt pastiprināti. Daugavpilī tuvāko 5 līdz 10 gadu laikā būtu īpaši svarīga ekonomikas dažādošana un pārkārtošanās no energoietilpīgās ražošanas uz viedu, efektīvu un klimata neitrālu uzņēmējdarbību, attīstoties tieši IKT un augsto tehnoloģiju biznesam, pētniecībai un izglītībai, norāda pilsētas dome. Patlaban Daugavpils ekonomikas struktūrā pārliecinoši dominē apstrādes rūpniecība, kas veido gandrīz pusi no kopējās Daugavpilī saražotās produkcijas vērtības. Ja Daugavpilī ir sākušas attīstīties kādas potenciāls ekonomikas zelta āderes, tad tās ir paslēptas tieši plašajā apstrādes rūpniecības sadaļā. Dažas no šādām cerīgākajām āderēm, lūkojoties uz pilsētas lielāko uzņēmumu sarakstu, ir saistītas ar relatīvi augsto tehnoloģiju ražošanu. Gan optika, gan kabeļi, gan sintētiskās šķiedras. Vadošais uzņēmums pērn ar 72 miljonu eiro lielu apgrozījumu bijis optisko instrumentu ražotājs Sijā Pulsar Optics, kas ir viens no veiksmes stāstiem Latgales speciālās ekonomiskās zonas programmas ietvaros. Tāpat šajā ražošanas virzienā sekmīgi strādā sintētisko šķiedru ražotājs Sijā Nexis Fibers un elektronisko plašu ražotājs Sijā SMD Baltica. Tas sasaucas ar kaimiņos esošo Līvānu ekonomikas viena hita brīnumu, kuru pelnošākais uzņēmums, optisko šķiedru kabeļu ražotājs Sijā Lightguide Optics, rada gandrīz tikpat lielu apgrozījumu, cik visi pārējie top 20 uzņēmumi kopā. Ir zināms pamats cerībām, ka Dienvidu Latgalē varētu attīstīties tieši elektrotehnisko un optisko iekārtu ražošana, kas pieskaitāma pelnošākajām rūpniecības nozarēm. Taču, lai tas notiktu, nedrīkst apmierināties ar atsevišķiem esošiem veiksmes stāstiem, bet jādara viss, lai radītu jaunus. Interesanti, ka līdzīgi kā iepriekšējā rakstā apskatītā Jelgava, arī Daugavpils lielas cerības liek uz jaunas industriālās teritorijas attīstību, kurā patlaban gan tikai plānots uzcelt vienu ēku ar vienu ankuru nomnieku. Diemžēl, kā var secināt no atbildēm, Daugavpils universitātes potenciāls pilsētā biznesa veicināšanai tiek izmantots kūtri. Kopumā Daugavpils pārvaldes ekonomikas veicināšanas politiku var raksturot līdzīgi Jelgavai. Universitātes kapacitāti pārāk neizmantojam, attīstām infrastruktūru, ceram uz jaunu, ļoti svarīgu industriālo parku un gaidām investorus, kas palīdzēs pārorientēties uz augstas produktivitātes ekonomiku. Daugavpils gan nebaidās nospraust un publiski atklāt konkrētus sociāli-ekonomiskos mērķus. Laika posmā no 2020. līdz 2027. gadam apņemoties panākt bezdarbnieku skaita samazinājumu par 15%, strādājošo vidējā mēneša darba samaksas pieaugumu par 40%, vidējās bruto mēneša darba samaksas starpības Daugavpilī salīdzinājumā ar Rīgu samazinājumu par 5% un darba ņēmēju, kuru mēneša bruto ienākumu pārsniedz 1000 eiro, īpatsvara pieaugumu gandrīz par pusi. Ja turpināsies gan pilsētā jau esošo augsto tehnoloģiju uzņēmumu izaugsme, gan izdosies piesaistīt jaunus, pastāv cerība, ka patlaban valsts pilsētu pastarīšu lomā esošajam Latgales milzim beidzot izdosies iztaisnot plecus un sākt spērt platus soļus pretī labklājīgākai nākotnei.